par Leonu, nolasīšu vienu mazu dzejoli, kas man visu laiku asociējas ar Leonu kā dzejnieku un kā dzejotāju. Šo dzejoli es atceros, ka Avotā man bija tāda sērija, viens dzejolis, kurā es paņēmu vienu dzejoli un brīvi, mierīgi elpojot, neko nedomājot, rakstīju, ko šajā mirklī es jūtu no šī dzejoļa. Un šis dzejolis arī bija šajā Avota izvēlētajā sērijā kā viens dzejolis. Saucas Laivas. 72. gads. Un visu nakti laivas peld, kā zvēru acis tumsā, tik sāpīgi, tik nolemti, griež brūcēs, stikla drumslas. Viss asiņo, bet kāpēc tu no sevis sāpi vairi, stāv neredzamais pārcēlājs ar mēnesi balto airi. Un Leons man visu laiku asociējas ar šo neredzamo pārcēlāju, ar to balto mēnesi airi. Pārcēlājs, kas pārceļ tātad no valodām uz valodām, un arī pārcēlājs, kas pārceļ domu no savas domas uz citu domu un tā tālāk un tā tālāk. Tad, kad man zvanīja no izdevniecības un prasīja būt par redaktoru un Leona grāmatai Oktāvas, man arī iepriecināja tas, ka Leons ir atradis tagad pēkšņi mūsu aizmirsto dzejas formu kā tādu, tās vērtību. Ja mēs skatāmies, mums pat īsti nav poetikas grāmatas, vairs tikai vecā Valēņa grāmata un viss. Mēs esam aizmirsuši, ka dzejai ir arī forma. Un es domāju, un Leons ir pilnīgi arī to ir pierādījis, ka bez prasmes uzrakstīt striktā formā dzejoli, labu dzejoli, nevis banālu dzejoli, nevis tikai tāpēc, ka tās ir atskaņas vai ritms vai metrs vai cezūras, tikai tad tu vari rakstīt arī tajā brīvajā dzejā. Un iepriecināja tas, ka Leons ir paņēmis tātad šo ļoti sarežģīto formu Oktāvas, kas varbūt vairāk piediena varbūt itāļiem, jo no turienes arī viņi arī nāk. Un tomēr Eiropā šī oktāva ienāca un kļuva un nostabilizējās. Un latviešu valoda to atļauj, jo jambiskais ritms, jambiskais metrs, protams, tas ir latviešu literatūrā, latviešu dzejā mums ir dabīgs un arī valodiski dabīgs. Un es domāju, ka šādā veidā uzsverot, es ļoti ceru, ka tagad citi dzejnieki nerakstīs tercīnas, vai ne, un tad visi atkal grāmata tercīna vai soneti. Nu, soneti mums ir bijuši, bet oktāvas piestāv Leonam, jo Leons ir tulkojis no itāļiem ļoti daudz, un tur arī ir oktāvas. Un Leon, šajā sarunā es gribētu prasīt, kā tev ienāca prātā varbūt visu salikt vienā grāmatā un nodarboties ar šo formu un improvizēt ar šo formu, kura ir katrā ziņā viņa mums varbūt palīdz kaut kādā veidā savākt prātu. Teiksim, dzejas formas palīdz savākt prātu. Tu esi ierobežots kaut kādā ziņā. Un reizē tu esi ļoti brīvs. Uz īsu brīdi piecelšos kājās, lai jums visiem pateikt labvakar. Paldies, ka atnācāt, atradāt laiku šim brīdim. Un jo īpaši atradāt spēku tik augstu uzskāpt. Un ikreiz šādos brīžos sāku maz drusku improvizēt, jo esmu atzīšos tāds slēpts improvizators. Un šurp kāpjot man ienāca prātā divas necilas rindas, un tas skan šādi. Tik augstu mana māja kalnā stāv, ka Dieva klepu varu dzirdēt jau. Es ceru, ka Dieva klepus mūs netraucēs šovakar, ja nu vienīgi tas būs mājiens zīme man. Es neesmu, mīļā Ingūna, karietē braucējs. Tā jau tāda. Kā man gribētos braukt parastos ratos vismaz, bet dzīve tā ir lēmusi, un tas man arī patīk un piedien. Esmu vairāk kājām gājējis, jo kājām ejot
var daudz vairāk ieraudzīt nekā ļoņojot ātrvilcienā un pat karietē braucot. Kājām ejot var sastapt daudzus cilvēkus, ar viņiem aprunāties, daudz ko ieraudzīt un pamanīt. Un šis ceļš, varbūt kājām ejošais ceļš, arī varbūt vistiešāk tevi ved pie tevis pašā. Un arī man šis gads sākās dažādās noskaņās, kaut gan esmu iemācījies nepadoties dažādām subjektīvām izjūtām, būt drusku par tām stiprākām. Un man jāsaka ir tā, ka, protams, tā ir liela laime, ja tevi mīl, ja tevi ciena, ja tevi godā, bet vēl lielāka laime ir tad, ja tevi saprot. Un pavisam neviļus un nejauši es jums, Ingūna, aizsūtīju ar e-pasta starpniecību šo oktāvu grāmatiņu, kas manā kompjuterā, datorā atdusējās Dieva mierā. Un jūs bijāt tā, kas sapratāt, kāpēc es esmu šo grāmatu uzrakstījis un kāpēc man ir vēlēšanās šo grāmatu izdot. Un tāpēc es esmu jums, Ingūna, ārkārtīgi pateicīgs par to, ka jūs sapratāt. Tā ir ārkārtīgi reta un laimīga sajūta. Un man laimējās vēl divkārt, jo kopā ar Guntaru mēs esam diezgan daudz kopīgi izdarījuši, pavadījuši un nodzīvojuši kopā daudzus mūža gadus un tie bijuši skaisti un radoši un ļoti bagāti gadi. Zināju Guntaru kā brīnišķīgu dzejnieku, izcilu tulkotāju un atzījotāju, un iepazinu tagad, Guntar, tevi arī kā prasmīgu un iejutīgu, ļoti rūpīgu un ļoti arī saprotošu redaktoru, par ko tev liels paldies. Un trešā mana laimīguma izjūta, ka šai grāmatai arī klāt nāca māksliniece Gita Treice, kas piešķira tai, kā man šķiet, atbilstošo manā estētikā ļoti tuvo asketisko, tādu estētisku akordu, un par to arī Gitai esmu ļoti pateicīgs, jo tā jau būs kāda trešā grāmata, ko mēs kopā ar Gitu Treici veidojam. Un tā vairāku nejaušu sakritību rezultātā kopā ar saprotošajiem manas oktavas cilvēkiem, tāpēc arī šī grāmata. Un tā palēnītiņām es, Guntar, atgriežos pie tevi, beidzot pie tā, ko tu man jautāji. Jo man tomēr šis mazais ievads bija vajadzīgs, kurš drusku ir ieilds. Dzeja, tas ir haoss, kā teica Gistavs Flauberts. Es to būtu domājis. Tā vismaz man šķiet, katram no mums ir savs poezijas formulējums un droši vien daudzi tādi poezijas formulējumi. Bet man jau īpaši tuvs ir nevis dzejnieka formulētais, bet prozeika teiktais par dzeju. Un tieši Gistavs Flauberts, manuprāt, ir noformulējis ļoti precīzi to, ko viņš sauc par dzeju, ko viņš uztver kā dzeju. Dzeja tas ir haoss, bet labi organizēts haoss. Un tieši ar šā haosa organizēšanu aici grūti ir nodarboties. Bet, lai tavs poetiskais pārdzīvojums kļūtu svarīgs un nozīmīgs arī citiem, tas ir tā vai citādi jādara. Jo divas it kā šķietami pilnīgi nesavienojams lietas veido dzejas emocionālās iedarbības spēku. Ārkārtēja pat galēja subjektivitāte no vienas puses. No otras puses
ļoti augsta vispārinājuma pakāpe. Un tieši tad dzejnieks spēja panākt to suģestīvo šķitumu, ka viņa rakstītās rindas uzrunā nevis visus kā tādu vienotu kopumu, bet gan katru atsevišķi, katru kā atsevišķu sarunu biedru. Un tas gan notiek samērā reti. Bieži vien tas pat nekad arī nenotiek. Bet tomēr kādreiz tas notiek. Un forma, manuprāt, ir varbūt tā vienīgā, un ne tikai vienīgā varbūt, bet arī viena no galvenajām iespējām, kā savu poetisko pārdzīvojumu, kas ir ļoti subjektīvs vienmēr, un tam ir jābūt subjektīvam. Jo katrs cilvēks tā vai citādi jūt pasauli tā, kā viņš to jūt. Atbilstīgi savai pieredzei, zināšanām, pasaules skatījumam, temperamentam, raksturam un tā tālāk. Un tajā pašā laikā ir šis teiktais jādara arī tūs un saprotams citiem. Un tāpēc forma nav viss žņaugi vai iemaukti. Drīzāk paradoxālā kārtā tā kļūst par brīvību. Nevelti arī mēdz tā teikt, ka par vissubjektīvākajiem pārdzīvojumiem, vissubjektīvākajiem izjūtām jārunā visobjektīvākajā formā. Un paldies Dievam, ka cilvēks laika gaitā, daudzu gadu, 100 un 1000 gaitā ir radījis šādas iespējas, kā savu subjektivitāti objektivizēt, vispārināt. Tā es varbūt un tā īsi pateiktu. Kaut gan man ir tikai tagad tāda neliela atjausma radusies. Arī, ja būs iespēja, varbūt dažs vārds arī pateikšu, kā es izjūtu oktāvu. Kaut gan Tugumtar, manuprāt, uzrakstīja visu savā priekšvārdā par oktāvām, paša galveno būtiskāko tā kā. Liek tur būt varbūt vēl kaut ko piebilst un varbūt turpināt vispārināt. Nē, katrā ziņā